Esam uz skolā. Mēs tagad atnācām apstīties Krēmlī. Ir labi. Mēs pagulējām 3 stundas. Mēs vairs neienīstam autobusus. Un mēs dodamies uz vilcienu. Rīt 6 no rīta mēs būsim Maskavā. That's it. Stāj, поехали. Ага. Tātad mēs esam ceļā uz Maskavu, mēs tikko iekāpām vilcienā, izkrāmējam visu savu paikrēlu uz galvu. Mēs nopirkām ļoti daudz maizes, un mums ir cīsiņi, kas ir atkusuši maisiņā līdzi arī. Jā, tā nepatīk slapjums. Jā, man nepatīk slapjums. Anta teica, lai es pastāstu kaut kādu pārsteigumu. Man liels pārsteigums, ka Pleskavu krieviski ir Pskov. Es vienkārši nesaprotu, kas tas ir. Bet vispār viss baigi kruti. Mēs gulēsim ar Dārtu augšā. Dārta dara alu jau un ēd zivs, kas pagaršoja man negaršo. Tas bija mans teksts. Ja pić pivu. Ja pić pivu. Ja pju pivu. Piva. I ribi. Mums ir viskijs. Mums ir Cik ir mums viskijs? Mums ir viskijs. Mums ir viskijs. Es pirku ūdeni veikalā. Un es teicu, man lūdzu minerālu ūdeni. Un teicu, mums tikai ūdens. Mēs rītā būsim 6:20 viecās Maskavā. Mums neviens nesagaidīs. Kādam garšo cviks? Kādam garšo cviks? Kādam no mums garšo cviks? Mēs mēģināsim nogaršot visu, kas ir saistīts tradicionālais Krievijai. Šis ir tradicionāls. Šito var arī fočēt, vēlāk mēs vēl pasāstīsim kaut ko vairāk. Tad nav ko teikt. Ko mēs gribējām vēl teikt? ļoti, ļoti skaista lustra. Tas ir dīvaini. Mums bija jāiet caur metāla detektoru. Tas ir dīvaini. Man liekas, te bija metāla detektori, visiem pīkstē, bet tur sēdēja Tas ir dīvaini, jo visur parasti ir policija vai milicija vai kā viņi tas ir dīvaini, ka pīkst, jo parasti, tad, kad nav metāls, tad tu nepīkst. Tad ir, tad tu pīkst. Tad viņi mūs neapturēja. Jā, rad paņem zumļita. Tad viņi mūs neapturēja. Jā, rad paņem zumļita. Tad viņi mūs neapturēja. Mēs bijām uz to par 10 rubļiem. Tāpēc, ka tu... Maskavas iPhones. Uz to mums zvanīs Mārtiņš. Tas, kas kalīta. Tas, kas slavens. Tas, kas slavens. Jā, man vairs nav ko teikt. Pagam. Jā, mēs gribam padzert īstenībā. Liekamies mierā. Tev var dzert? Kā var dzert pa Krievu modei? Labi, man viņa iedūrās vaigā, bet tas bija domās tā, lai acī neiedūrās, tad tā aiztais acī. Как хорошо. Ой, гой. Ой, kaut ko sarunāt. Mums gribēja sastādīt. Kur patik Dārtei. Bija izskatīgi. Es viņam iedzeru acu un darīju tā. Pirmais, ko viņi pateica, Vajadzēs sastādīt protokolu, jā. Ko darīsi? Ko darīsi? Tad Dārta piemiedzer acu. Nu tā. Nu, nevar te dzert. Mēs viņam teicām, mēs nekad vairs necersim alkoholu. Un viņi noticēja. Nu, tad mēs ķērāmies pie lietas. Anna paņēma dvielīti. Es paņēmu pielīti. Aigar sopu. Jā, Aigar nevarēja tālāk, ka es aizjūtu šito toleti. Mazgāt. Mums būs labi. Es domāju, ka tas arī viss ir šodien. Es atceros vēl vienu lietu, kas man jāpastāst. Es ritīgi jūtu smakas, man ļoti grūti, jo visi smird. Otrā diena Krievijā. Atbraucām 6:20. Tieši pēc 2,5 stundām nonācām dzīvoklī, kurā mēs nakšņojam, cepam omletes un dzeram rumu. Tagad mēs braucam uz Mosfīļu, un tur būs Mārtiņš un Anna. Mārtiņu mēs palaidīsim uz nodarbību, un ko mēs darīsim, es nezinu. Viss baigi forši ir. Mēs iesim uz sarkano laukumu. Varbūt mēs satiksim Džimmelānu. Nu, nē, es nezinu. Nu, kaut kāds iesim pitons skatīties tirgu vai kaut kāds, nezinu, mūzikas nesis pirkt vai kaut ko tādu. Jā.
video, jā. Iet. Tās konfekts var ēst? Nu labi. Labi. Tā. Man stress sākās tagad. Šodien ir svētdiena, bet man sākās stress, man jāiet uz... Datumu laiku. 15. datums, pulkstenis. Tik daudz ceļiem. 17 pāri tiek vieniem. Drīz būs pusdivi. Kāpēc tev melns drēbes? Jā, es gribēju prasīt. Stilīgi! Episki. Mēs esam pie mūsu filmu. Viņš ir tepat, viņš nekur nav aizgājis. Dai pīva. Mēs tagad dodamies uz sarkano laukumu. Mēs pirksim siemītes un fočēsimies Bārbičkom. Šodien laikam Ļeņinu neredzēsim. Kā tu iedara? Ruslan. Сделали вручную, только сами для себя. Я в ледяном горю огне, боль и холод это мне, а ты свободна вполне. Пойми, не надо в войне, мне хватит. Jā. Mēs domāju, viņām. Tu vari tā iedot. Ir viesmīgi, situācija uzreiz. Tu tiešām jāsaka. Aigar. Man nav ko teikt. Tāda šīs dienas iespaidi? Mēs bijām parkā Vēdēkā. Kur mēs bijām tieši? Es aizmirsu, kā sauc. Zalatoju pavilonu. Pirms tam? VDNH. Jā. Ko tas nozīmē? Idejas? Varianti nav? Vai nav daudz pausu? Es varu pateikt, kas man patika, kad es eju iekšā un es redzu to, ko es redzēju filmās. Visas tās statujas un pie vārdu. Kas tev tieši vairāk? Man patika, ka viņi redzējas filmas, kuras tev vairāk tā kā augšā vai apakšā? Es biju apakšā vairāk, okay. Tad augšā bija tās filmas. Tas bija stulbs jautājums, starp citu, Aigar. Tas jau bija no tiem stulbiem. Jā, bet es atbildēju tik tīzli, kad tas izklausīsies pilnīgi jā. Nav tik traki. Man liekas, ir kaut kad tikko noticis kaut kāds tāds kulminācijas brītiņš neliels, kad viss sajūtās ritīgi labi. Man nav ko teikt. Labu rītu, saimeniece, kur tie lieli dūmi kūpa, vai te meitas raušus cepa, tautu dēlus gaidīdamas. Vai tu tautu dēls, vai tu ārājiņš, ja vai tikai krogus dzērājiņš, neba meitu dot pirmam nācējam, neba kumeliņa skrējējam. Pats par savu naudu dzēru, pats skrej savu kumeliņu, neba savas meitas taupi, bandenieku dēliņiemi. Ir 4. diena Krievijā, Maskavā. Mēs šorīt sapratām, ka varbūt nevajag no rīta uzreiz sākt dzert. Bet mēs tomēr iedzērām. Tur ir Mārtiņa māja, līdz kurā var aiziet ar kājām, bet viņš neiet nekad ar kājām. Līst lietus, vienmērīgs mākoņu daudzums, apmācies, bet daudzas nav. Ārā staigā koks. Atsiniet, kas gulēt.
stiklanītā. Viņam ir rokļi kods, viņa atstādinās. Man patīk braukt kuģīt. Tu fočēji? Tu jau nofočēji? Nu, viņš taisa interviju. Ā, tu nefočēji? Ленин, умри! We're sorry. Circuits are busy. Please try. Follow me.